Sākumā tātad es jums pastāstīšu par aktualitātēm, pārbaudām norisēm, par pirmajiem iespējām, kas mums noticis ir, un tālāk došu vārdu kolēģiem Zinātnes zinātnes ministrijas, ja, par datu izgūšanu no valsts pamatneinformācijas sistēmas. Un tur mums būs pievienosies kolēģis Ilmārs Rikmanis. Tātad aprīlī mums notika monitoringa darbi, un jūs jau esat saņēmuši monitoringa darba rezultātus. Šobrīd tikai pateikšu tik daudz, ka šie rezultāti ir jāpaziņo skolēniem. Veids, kā jūs to darāt, tas ir katrā skolā ir individuāli noteikts. Un, jebkurā gadījumā, tātad, ja tas ir 10. un 11. klasē skolēns kārtojas darbu, tad arī šī te varētu būt arī ieraksts liecībā, ka darbs nokārtots, bet 12. klases beidzējiem noteikti sekņu izrakstā veicam ierakstu. Ja? Tad nokārtots monitoringa darbs bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā, optimālajā mācību satura apgūves līmenī, vai dabas zinībās, vispārīgajā mācību satura apgūves līmenī. Tad atbilstoši 23. gada 6. jūnija noteikumiem numurs 274, kur ir arī rakstīts, ja, kā ir jāieraksta sekmju izrakstā vai nu nokārtos darbs, vai jāieraksta eksāmena vērtējums procentos, vai cenzēta eksāmena certifikāts. Ceru, ka visas skolas ir darba rezultātus ir ieguvuši, ja, ir papētījuši. Ja. No savas puses var pateikt tikai to, ka šogad vidējie rādītāji ir nu, ne tieši krietni, bet ir augstāki nekā tas bija iepriekšējā mācību gadā. Ja? Vidēji tātad ir par 6% labāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Dabas zinībās tie pat ir plus 15%. Šobrīd kolēģi, kas veidoja šo darbu un vērtē darbu, sāks veidot arī metodisko materiālu, līdzīgi kā tas bija pagājušajā mācību gadā, ja, kur analizēsim šī darba rezultātus, kas bija labāk veicies, kas ir sliktāk veicies šajā darbā. Un, protams, meklēsim risinājumus, kāpēc tas tā arī ir. Sesija mums tuvēs jau noslēgumam, un esam izgājuši cauri daudziem dažādiem, kas saka, dzīves ločiem, organizējot šo sesiju. Jo attiecīgi ir šis ir 31 pārbaudas darbs, ko Valsts izlīdzības aģentūra organizējusi. Drīz būs gandrīz visi jau novadīti. Un sākam ar monitoringu darbiem, tālāk bija 9. klases eksāmeni, optimāla līmeņa eksāmeni, augstāka līmeņa eksāmeni. Taču vienmēr jautā, kāpēc tik vēlu ir rezultāti? Mēs jau darbus esam uzrakstījuši. Nu, nepietiek vien, ka darbi ir uzrakstīti, darbi arī jāatsūta uz Valsts izlīdzības attīstības aģentūru. Tas ir apmēram 2-3 dienas, reizēm pat 4 dienas, kad šie darbi tiek atsūtīti mums. Šie visi darbi ir jānoskanē, jo mums notiek tiešais vērtēšana. Attiecīgi tās ir A3 lapas, un šis arī vēl jāatver vaļā, lai varētu noskanēt. Un, attiecīgi, mums ir lielākās problēmas ar to, ka joprojām gadu no gada mēs nesaņemam kādu darbu no izglītības iestādes saulēcīgi. Tā šogad sociālajās zinātnēs 9 skolēnu darbi bija palikuši seifos. Katra pa vienam darbam kādā skolā. Ja, tātad tas ir kā darba vadītājs, cik rūpīgi strādājot vai ievērojot visus nosacījumus, kas bija jāievēro. Ja, un, protams, šo darbu atrašana ir arī ilglaicīgs pasākums. Šogad pārsteigums mums bija tāds, ka mēs no kādas skolas saņēmām darbus, kodu sarakstu lapu, un šajā telpā bija kārtojuši tikai 2 skolēni, atzīmēti, kā bija piedalījušies. Darbi bija sakārtoti kodu secībā, taču uz pašiem darbiem kodu nebija. Ko mums darīt šādā gadījumā? Tātad mums nav kodu, mēs noskanējam kodu, nav, mēs darbus nevērtējam vai ne. Līdz ar to attiecīgi tiek meklēta skola rokā, tiek meklēta skolēna rokā, tiek jāatpazīst darbi, nu mēs šos darbus varam novērtēt. Un joprojām es atgādinu, telpā tikai 2 skolēni. Ja? Mums bija lūgums, lai valsts pārinformācijas sistēmā skolēnu sarakstus varētu kārtot dažādos veidos, gan pēc uzvārdiem, gan pēc klasēm, gan pēc kodiem. Jā, lūgums tika izpildīts, varbūt neatgādinājām, ka šī tā iespēja tāda ir. Mēs ļoti daudzām skolām esam saņēmuši darbus, kuros šis saraksts nebija mainīti, un līdz ar to ir sadalīts pa telpām kaut kāds nejaušais pēc.
telpās skolēni kārto kodu secībā, bet tam arī 11 telpas, ja, tad ir tās ir 11 dažādas kodu secības sakārtotas. Ja, un šobrīd mums ir reizēm pat grūti saprast, kuram skolēnam kurš darbs pieder, īpaši, ja gadījumā, teiksim, skola nav precīzi atzīmējusi dalības lapā reģistrāciju, skolēnu reģistrāciju. Ja. Tātad par to mēs noteikti nākamajā sesijā runāsim vēl un vēl par kodu sarakstiem. Ne par velti mēs runājam kodu secībā, ne par velti mēs runājam, ka pirmā telpa no 1 līdz 20, otrajā telpā no 21 līdz 30 un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Jā, mums ir ļoti daudz atbalsta pasākumi, un tie arī droši vien mums būs viela pārdomām, ja skolā kārto 8 bērni un 4 ir atbalsta pasākumi, tad šiem 8 bērniem mums ir jāiesaista 4 skolotāji plus vēl administrācija. Ja? Ja ir lielāks skola, tas būtu mazāk, bet jebkurā gadījumā noteikti mēs mainot eksplanācijas noteikumus, 398 noteikumus, arī domāsim tomēr par šo te eksāmenu kārtošanu nu, kopumā vairākām skolām kopā. Jā, tīri tā iemesla dēļ, lai mēs netērētu paši skolotāji savus resursus, ja, un tad patraukt mācību procesu citām klasēm. Joprojām, īpaši 9. klasē, ne visi skolēni eksāmena rītā vēl bija reģistrēti eksāmenā. Ja? Nu, ir jāpārbauda skolēnu saraksti saulaicīgi. Nu, iepriekšējā vakarā nu, būtu pēdējais brīdis, ja? Bet tad arī vairs neko darīt mēs nevaram. Ja? Tad vismaz nedēļu iepriekš pārbaudām skolēnu sarakstu, vai visi ir reģistrējuši. Līdzīgi kā tas ir tagad, pārbaudām, vai visi skolēni, kuriem nepieciešams papildu termiņš, ir pieteikti papildu termiņam. Ja? Tātad šiem datiem tomēr ir jābūt tādiem uzmanīgiem, un tas ir jāizpilda. Par kodu sarakstiem arī eksāmenu vadītājiem. Nu, mums joprojām ir saraksti, kuros kodi ir vieni un atzīmēti ir citi. Arī tiem mēs joprojām cīnāmies, meklējam, saprotam, zvanām uz skolām. Diemžēl zvanām arī pēc darba laika uz skolām. Paldies, ka direktori pacēla telefonu. Mēs šo jautājumu varam atrisināt ātri. Bet, attiecīgi, ja mums tas arī ir sarežģīts process, mēs nevaram vērtēšanu pabeigt, ja mēs nesaprotam, vai ir visi darbi atsūtīti vai nav visi darbi atsūtīti. Mums ir arvien lielāki kļūst papildu termiņi. Tas nozīmē, ka ir vien vairāk skolēnu piedalās papildu termiņā. Un šajā gadījumā mums ir skolas, kurās nekvalitatīvi atskaņoja audio ierakstus. Kāpēc? Vēl neesmu līdz beigām izmeklējis šo lietas, ja? Bet, nu, ja 3 skolās, visās 500 skolās ir ieraksti kvalitīvi, un tad 3 skolās ir nekvalitīvi ieraksti, ja? Tas tajā gadījumā nozīmē, ka pašā skolā ir problēmas ar tehniku, nav pārbaudīta tehnika ieraksts, ja? Un līdz ar to skolēniem būs iespēja šo te audio ierakstu noklausīties atsevišķā laikā, papildu termiņā. Un vēl paliek jautājums, kad viņi saņems certifikātus. Protams, ka arī skolēni vecāki par šo nav priecīgi. Darba pildīšana. Nu, mēs skolēnam izdodam melnrakstu lapas, tīrakstu lapas. Skolēni neseko līdzi rakstus, kurām lapām vēlas. Nu, šobrīd mums ir tāds gadījums, šodien mēs atklājām, ka kādā skolā gan tīraksts, gan melnraksts ir rakstīts uz atbilžu lapām. Viens laps mums atsūtīts, otrs atsūtīts šodien, tad tagad saprot, kura lapa skolēnam ir melnraksta lapa, kura tīraksta lapa. Ja? Nu, skatīsimies. Manuprāt, manā pieredzē šis ir rets gadījums, ka kādā skolā ugunsdzēsēji trausmas signāls noskan 2 reizes. Vispirms vienā eksāmenā, pēc tam otrā eksāmenā. Man prieks, ka skolā apgūst prasmes cept pankūkas, bet vai to var darīt tiešsaistes eksāmena laikā? Ja? Eksāmenis tiek pārtraukts, dūmi, ugunsdrošības sistēma nostrādā. Skolā tiek veikts remonts eksāmena laikā. Dūmu detektors nostrādā, skolā jāekvējas. Ja? Attiecīgi, tas ir arī tā, ka var tiešām padomāt, īpaši mums arī nākotnē mēs varam arvien vairāk domāt par tiešais eksāmenu, arī padomāt par šādu te procesu, par drošību no tāda viedokļa. Jā, atzīstos, mēs neesam ielikuši norisēs, pārbaudiet pulksteņus. Šoreiz bija gadījums, ka kādā skolā, kur notika apvienotais eksāmens, apstājās pulkstenis uz 18 minūtēm. Skolēni nav apmierināti, nav varējuši plānot savu darba laiku, pieprasa darbu pildīt papildu termiņā. Aizvakar gadījums, ka skolotāja skolēniem iedod skolotāju biļetes mutvā daļā, nevis skolēnu biļetes.
Attiecīgi, skolēni nevar veikt visus uzdevumus, kas viņiem ir nepieciešams. Ja? Un, kā lai saka, labi, ka vēl tā, ka kļūdu saprata pie 10. skolēna, bet jau tikai pie 10. skolēna. Uh, Mums palīgā nāk arī izglītības kvalitātes dienas, kurš ir veids reidus pa skolām un skatās, kā notiek eksāmeni. Tad šīs galvenie ziņojumi, kādi ir attālums starp datoriem, attālums starp krēsliem, attālums vispār, cik skolēni vienā telpā atrodas, cik ir vadītāji vienā telpā. Un tiešām joprojām pārdomāt, vai visi šie vadītāji, kas ir aktu zālē, viens vai divi, var nodrošināt eksāmena procesu. Arī paši novērotāji, diemžēl, vai nu traucē procesu, kavē procesu, neierodas. Mums ir vairāk ziņojumi šogad, ka novērotāji nav ieradušies saulēcīgi. Ja? Tālāk, attiecīgi, ir ieradas novērotājs, un viņš nezina, kas viņam ir jādara. Man būs jāvērtē, kāpēc man jāvērtē. Es atbraucu novērot, ja? Ar tādu jautājumu tiek uzdoti. Ja? Nezinu savas funkcijas, nezinu vērtēšanas kritērijus. Uh, Aicinātu arī skolotājus uzreiz pēc eksāmena neizsniegt pareizās atbildes. Nu, pirmais jautājums, vai tiešām skolotājs matemātikas eksāmenu izpildīs stundas laikā un publicēt atbildes, kas tālāk līdz pēc sociālajos tīklos. Un atcerieties arī, ka matemātika var izsniegt dažādi. Jā, nav tā, ka tikai viens veids, kā var atbildēt uzdevumu, ir dažādas pieejas. Jā, un tad jautājums, ja es kā skolēns tagad ieraugu kādu citu pieeju, kā rēķināts uzdevums, viņš būtu tagad padomās, ka tā nedrīkst rēķināt uzdevumu, ja, ka viņš esmu kļūdījies. Ja. Tad, jebkurā gadījumā, tad arī beidzot grozījums 308 noteikumos, noteikti atgriezīsimies atpakaļ pie tā, ka eksāmena materiāls tajā pašā dienā skola nedrīkst izmantot. Eksāmena laikā skolotāja publicē mutvārdu daļas tematus. Jā, tas šai gadījumā neko daudz nedod. Šā temata tāpat skolēns iziet no eksāmena tālāk paziņojuma, bet ja to dara pats skolotājs, tad ir jautājums, ar kādu nolūku tas tiek darīts. Ja? Es negribētu teikt, ka tas tiek darīts, lai skolēnam izpatiktu. Ja? Drīzāk tieši otrādi. Ja? Jo es nezinu, kur bija atbildējuši. Mēs paspējuši tajās 5 minūtēs, kad pirms es uzzināju, esmu tematu, iet telpa, izvēlēt citu tematu. Ja? Nu, tiešām tādi pedagoģiski, psiholoģiski aizrādījumi mums būtu nepieciešams nākamā gada veicot instruktāžu par pašu skolotāju uzvedību eksāmena laikā. Eksāmena telpā ir divi vadītājs, novērotājs, un neviens no viņiem neredz, ka eksāmenā skolēns izmanto telefonu. To redz cits skolēns un ziņo mums. Nu, tas laikam arī nav tas labākais variants, labākais piemērs, ko man šodien pateikt. Un eksāmena vadītāji, novērotāji eksāmena laikā veids kaut ko citu, tajā skaitā varbūt savus tiešos pienākumus izmantoja planšetdatorus vai telefonus vienalga. Arī par tādu mums ir ziņojumi šobrīd, ja, un tiks izskatīti nākamajā procedūras komisijas sēdē. Un joprojām pārunājam ar skolēniem telefoni, austiņas, jebkāda veida austiņas. Ja nav mums kā novērotājiem, vadītājiem jāpārbauda, vai tās ir muzikālās austiņas, vai sportiskās austiņas, vai akustiskās austiņas, vai vēl kaut kādas citas austiņas. Ja? Mēs austiņas eksāmena laikā neizmantojam. Vienīgais ir, ja tev ir ārsta atzinums, ka tev ir vajadzīgs klusums mirs, tad tās ir tā saucamās ar veselību saistītās austiņas, ja? Bet nekādas citas austiņas nav. Un līdz ar to mums ir jau procedūras komisijā ir izskatīti gadījumi, ka skolēniem tiek anulēti eksāmena rezultāti tikai tāpēc, ka ir šīs austiņas bijušas. Ko es gan gribētu jūs uzslavēt, noteikti, ka viss šī melnā saraksta, ja, ka šogad mums ir divi jaunumi. Un proti, pirmais jaunums bija, ka vajadzēja izprintēt reģistra lapu, un esat diezgan veiksmīgi, diezgan saulēcīgi reģistrējuši jautājums, vai pareizi, bet ir reģistrējuši dalību, un šīs reģistra lapas tieši bija tāda nolūka ieviestas, lai uzreiz pēc eksāmena būtu visi skolēni, kas piedalās eksāmenā, reģistrēti šim darbam. Ja, un šīs reģistrācija lapas apliecināja, ka vismaz ir reģistrētas. Dažas skolas to nebija darījušas, bet tas ir tiešām maz, un līdz ar to tas mums ļoti atvieglo šogad darbu. Un otrs, kas esam iemācījušies nosūtīt darbus pakomātā, un arī te laikām ir tikai viens gadījums bijis, ka ir bijis vajadzējis braukāt pa pilsētu, atrast kādu brīvu pakomātu.
Mēs laikam esam sapratuši, ka automātiskās atbildēs nav nozīmes rakstīt, atsūtiet man divas veidlapas, šādus teikumus, ja, un tam līdzīgs. Ja, bet līdz ar to es tā teiksim, ar šī te pakomātu, kas mums arī no sākuma radīja bažas, kā mums veiksies, tomēr ir diezgan labi. Ir atspēkojies, un es pat teikšu, arī pat finansiāli kopumā valstiski, ja mēs esam šeit brīdī pat ietaupījuši naudu, un arī jums droši vien vērtāk ielietot pakomātā darbu, nekā nest uz pastu un vēl meklēt kurā laikā, kurā brīdī pastrādā. Nu, tie ir tie pirmie iespējas par eksāmenu procesu norisi. Ja? Protams, ka 31 darbu norganizēt no mums ir grūti, un arī jums bija diezgan daudz grūti, īpaši mācību procesa laikā. Bet, ja mēs paliekam pie sistēmas, ka mums vajadzīgi šie darbi, rezultāti vajadzīgi jūnija beigās, nu, tad attiecīgi šeit pagaidām citu variantu nav, kamēr mums ir tik daudz valsts pārbaudas darbu. Certifikāti. Tātad, kā esam teikuši, certifikāti no 25. jūnija būs par pamatizglītību visiem skolēniem, kuri ir ieguvuši vismaz 10% eksāmenā. Ja skolēns nav ieguvis šo 10%, nav certifikāts, bet tālāk kolēģis Ilmārs mums pastāstīs, ko darīt, kādā brīdī jūs šo certifikātu, kā jūs uzzināsiet arī šī skolēna rezultātu, kuram nav. Sēkņu izrakstā tātad mēs rakstam certifikātu izsniegšanas gadu. 2025. gads certifikātu numurs, tas ir skolēna kods, ar kur skolēns piedalās eksāmenā, un attiecīgi ir eksāmena saīsinājums, kā te šeit te formiņā. Ja skolēnam certifikāts izsniegts jau iepriekšējos mācību gados, tad attiecīgi certifikāta numurs nomainās tikai mācību gads 3 vai 4 priekšā. Mūsu mājaslapā arī ir parādīts, kā tiek rēķināti šie rezultāti, un ar to droši vien arī varētu skolēniem pastāstīt un vecākiem pastāstīt. Jā, un tie tikai piemērs, kā 9. klases svešvalodas eksāmenu tiek iegūts kopprocents. Ja? Un attiecīgi ir, varat papētīt, ja? Tad jebkurā gadījumā tiek skaitīti iegūtie punkti pa visām daļām kopā. Nu, nav tā, ja skolēns kādā daļā nav piedalījies vai kādā daļā iegūst 0 punktu, tad viņam arī eksāmenā nav rezultātu. Tā nav. Nezinu, kāpēc, bet šogad šāds teksti tika izskanēti, ja, un arī vecāki satraukti zvanīja, kā tad īsti būs. Vidusskolā 3. jūlijas 20% jāiegūst, bet, kā mums visiem zināms, attestātu var izsniegt arī tad, ja skolēns eksāmenu nokārtojas ar iepriekšējos mācību gados, attiecīgi bija 10 vai 15% iegūst certifikātu. Tie certifikāti viņiem ir derīgi. Un arī šeit ir visu eksāmenu tātad paraugi, kodu certifikātu numuru paraugi. Ja? Tātad tas ir iespējams izdarīt. Kopvērtējums šeit ir latviešu valodas eksāmenam optimālajā līmenī. Arī te ir, kā redzat, īpatsvars starp daļām ir dažāds, ja, un iegūtie procenti daļās ir dažāds, bet mēs kopprocentu rēķinām no iegūtajiem punktiem visās daļās. Ja arī kāds koeficients izmantots programmās, tad jūs ļoti labi redzat, ka koeficients izmantots, ja, tad attiecīgi tas arī tiek ņemts vērā un tiek ielikts gala vērtējums. Tie skolēni, kuri bijuši atbrīvoti no kaut kāda eksāmena daļas, šajā gadījumā tiek ņemts vērā, un viņa vērtējums tas neietekmē, ka viņš ir bijis atbrīvots. Ja vienkārši šajā daļā ir atbrīvots, savukārt kopprocents tiek rēķināts tikai no tām daļām, kurām viņš bija piedalījies. Par matemātikas augstākā līmeņa eksāmenu pēc šāda principa, ka tas notiek 2 dienas, ir droši vien būs pēdējo gadu, jo šobrīd mēs ejam ar noteikumu grozījumiem un arī kārtība tā, ka no nākamā mācību gada augstākā līmeņa eksāmena būs 1 dienu. Ar paraugu mēģināsim jums mācību gadu laiku iepazīstināt, ja? Un attiecīgi tie skolēni, kuri bija sākuši domāt, ka var atnākt pagājušajā gadā, iepriekšējā gadā nokārtošu eksāmenu uz 30%, 32, 33%, ja? Šogad piesakās kārtot augstākā līmeņa eksāmenu, tajā neiegūs nevienu punktu, ja, un beigās saņems certifikātu par augstākā līmeņa eksāmenu nokārtošanu. Diemžēl šādi gadījumi būs, ja, bet ņemot vērā eksāmenu pakāpe, kā tika izveidots, saturs, kā tika izveidots un eksāmena ilgums, ja, tad arī matemātiķi savā starpā ir vienojušies, ja, ka eksāmenu tomēr vajadzētu būt vienā dienā un pārbaudīt tātad attiecīgi gan optimālu līmeņu kursu, gan augstāku līmeņu kursu arī var izdarīt 1 dienas eksāmenā. Papildu termiņi. Tātad mums no aiznākamās nedēļas sākās papildu termiņi.
Valsts izglītības attīstības aģentūras lietot atbalsta dienas tīmekļa vietnē. Ja, tā tad var atrast jau pirmos sarakstus par papildu termiņu eksāmenu norises vietām. Un 9. klases eksāmeni, tad mēs esam ar skolām vienojušies. Varbūt ar kādu skolu nav izdevies sazvanīt, bet arī jūs varat pārbaudīt, kur notiek papildu termiņš. Tad 9. klasē pamatā papildu termiņš notiek pašvaldībā vai konkrētajā skolā, ja tu tikai vienā skolā šo eksāmenu kārto. Savukārt Rīgas un Rīgas apkaimes skolas, ja, tātad eksāmenu kārtos Rīgā. Un arī šeit ir tabliņā norādīts, kurās skolās būs. Ja. Tur ir gan skola Rīdze, gan 13. vidusskola, gan 45. ja nemaldos vidusskola. Ja, bet tātad šeit tabliņā jūs attiecīgi redzēsiet un droši informējiet Rīgu par ierašanos, neierašanos, īpaši, kas attiecas uz Salaspils skolu. Ja. Un eksāmena laika sākās 10. Norises laiki ir jau tie publicēti mūsu mājaslapā. Un tie skolēni, kuri nāk tikai uz runāšanas daļu vai tikai uz klausīšanās daļu, ja, tad lūdzu arī ar šo skolām organizētājiem vienoties, ja, cikos mums ir jāierodas uz eksāmena konkrēto daļu. Vidusskolas eksāmeni pamatā visi papildu termiņi notiks Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā. Bioloģijas eksāmenis notiks Rīgas 40. vidusskolā. Attiecīgi, tiešsaites eksāmeni, kas ir programmēšana, kultūra un māksla, geogrāfija, tie notiks tajā mācību iestādē, no kuras skolēns ir uz vietas. Ja, tad viņiem attiecīgi nebūs apvienoties eksāmeni, bet būs tajā skolā, kur ir. Un var gadīties, ja mūsu eksāmenis kārtoties skaits būs maziņš, ja, teiksim, kā tas ir vēsturē, mums vienmēr ir bijis un dizaina un tehnoloģijā, ja, tad attiecīgi ir eksāmenis varētu notikt arī Izglītības zinātnes ministrijai. Bet nu, par šiem eksāmeniem mums vēl datu nav, papildu termiņu dati. Es ceru, ka visi ir sistēmā savadījuši precīzi un ir pieteikti. Savukārt 8. jūlijā svešvalodas eksāmenis ir tikai tiem skolēniem, kuri abas valodas, teiksim, viņš izvēlēs angļu un vācu valodu, vai angļu un franču, vai vācu un franču valodu, vienalga kādā kombinācijā. Ja viņam papildu termiņš ir vajadzīgs, tad attiecīgi, kā jau ir rādīts, pirmo eksāmenu noliek 19. jūnijā, tā vispirms ir angļu valoda, ja? Un attiecīgi otru eksāmenu, ja tas gadās, tad to liek 2. tas ir 8. jūlijā. Tātad, kā teicu, norises ir publicēts mūsu tīmekļa vietnē. Uz eksāmenu, papildinājumu eksāmenu, ņemot vērā, ka tie notiek citās izglītības iestādēs. Noteikti līdzi ir derīgas personu apliecinošie dokumenti. Noteikti. Bez šīm personu apliecinošiem dokumentiem tātad skolēnu eksāmenu telpā neielaiž. Ja? Tātad vēlreiz līdzi ir personu apliecinošie dokumenti visiem, kas kārto papildu termiņu eksāmenus. Ja, jo šajā gadījumā jūs ierodaties pilnīgi svešā vietnā, un neviens skolotājs jūs neapliecinās, ka tas Jānis Bēdiņš ir tas Jānis Bēdiņš, kas ir ieradies. Ja? Un vēl jau vairāk, jo teiksim, pagājušajā mācību gadā mums bija gadījums, ka uz eksāmenu ieradās cita persona paša skolā. Certifikātu par papildu termiņu eksāmenu mēs šobrīd solām 30. jūnijas 9. klasē un 17. jūlijas vidusskolai. Bet, ja tas būs vēl atkarīgs no tā, cik skolēni būs, ja, tad mēs arī atsevišķi informēsim, ja būs kaut kādi rezultāti ātrāk. Šobrīd aktuāls jautājums ir par izziņu iegūšanu. Tātad tiem skolēniem, kuriem ir nepieciešams ātrāk izgūt dokumentus un iesniegt augstskolām ārpus Latvijas, tad attiecīgi ir iespējas pieprasīt izziņu par nokārtotu eksāmenu. Un šai izziņā, kuru mēs sāksim izsniegt no 26. jūnija, būs tikai informācija, ir vai nav nokārtots eksāmens. Tur nebūs rezultātu šajās izziņās. Ja? Un attiecīgi ir atrodiet šo te veidlapu, izziņu, atsūtiet mums elektroniski parakstītu, un attiecīgi arī var atnest, ja, uz Vaļņu ielu 1, bet jebkurā gadījumā vēl saskan, ja, izziņa neaizstāja certifikātu. Tas ir dokuments. Un līdzīgi ir ar certifikātiem. Te es laikam neesmu ierakstījis prezentācijā, bet ja skolēnam kādam ļoti nepieciešama ir elektroniskā certifikāta kopija,
Jo izprintēts no Latvijas LV vai no VPS izprintēts certifikāts nav dokuments. Ja? Bet jūs gribat šī papīra veidā apstiprinātu dokumentu, tad attiecīgi mums ir jāpieprasa šīs certifikāta kopija, kura tiks izprintēta no sistēmas un tiks apliecināta ar mūsu iestādes zīmogu un parakstiem. Tātad arī tāda iespēja ir, un mūsu mājaslapā var atrast informāciju par certifikātu kopiju izgūšanu. Rezultātu apstrīdēšanu. Jā, aktīvā kārtībā skolēniem ir iespējas apstrīdēt centrālā eksāmena rezultātu. Un pagājušajā mācību gadā mums bija 2000. Rezultāti mainījās arī vienai daļai, attiecīgi, kurām bija tehniskās problēmas, proti, tās bija manāmas uzreiz. Un, attiecīgi, arī šodien es aicinātu, ja jūs saņemat certifikātus un ieraugat, ka kādam skolēnam ir visās daļās maksimālie punkti, un kādā daļā nav šo punktu, vai minimālu punktu, vai mazu punktu, ja, noteikti uzreiz informēt mūs. Pārbaudīsim, vai nav kāda tehniska problēma. Pagājušajā mācību gadā pamatā tie visi bija tādi gadījumi, kad skolēnam bija noskanēta mēlrakstu lapa, ka skolēns atbildes bija veicis ar darbu būrnīcā, bet nebija to veicis atbilžu lapā. Un šādi dažādi citādi, kā saka, tehniski brīnumi, ja, kurā pie kopumā mums ir apmēram 125,000 darbi ir jānovērtē. Tad, attiecīgi, ir šeit 125,000 darbiem, ir parādās kāds, ko mēs neesam pamanījuši, ja, jo tas notiek automātiski lielākā daļā skenēšana, ja, un, attiecīgi, tad arī kaut kas ir grūti. Tāpēc vēlreiz lūgums, ja tātad tie skolēni, skolas, kuras jūs saņemat rezultātus un ieraugat, ka tie neatbilst kaut kā tīri loģiski, tad noteikti uzreiz zvaniet uz šīs apelācijas, mēs izskatām pirmkārt. Pārējās apelācijas attiecīgi tad tiek izskatītas rindas kārtībā, ja kā tiek iesniegta apelācijas, un tā viņi tiek arī piešķirts tālāk dot vērtētājiem pārvērtēt šos darbus. Un, jebkurā gadījumā komentāri, ka man gadā bija 8, certifikātē 5, ja, neietekmē apelācijas izskatīšanas brīdi. Mums ļoti uztrauc, ka skolas raksta apelācijas kolektīvi. Proti, viens skolēns uzraksta apelāciju, pēc tam pārējais reiz raksta līdzi. Jo bija arī gadījums, ka gribēja visa klase apelēt. Ja, tad jautājums, kāpēc? Teikšu atklāti, ka nevienas skolas darbs nenonāk tikai pie viena vērtētāja, viņi nonāk pie vairākiem vērtētājiem. Tas ir viens. Otrakārt, ir, ja šādi apelācijas skaits tiek iesniegts, tikai tāpēc, ka man tās ir tiesības, es varu izdarīt, tad, jebkurā gadījumā, ja, tad apelācijas skaits būs liels, un arī mēs, tiem, kuriem tiešām tas būs būtiski, uzzinās savu rezultātu vēlāk. Ja. Tā kā domājam ne tikai par sevi, bet arī par citiem resursiem, kas tiek izmantot, un arī par citiem bērniem, ja šajā brīdī. Jo, teicu, faktiski ir, ja apelācijā mainām par 1% daļā, ja, tad faktiski ir, tas tiešām ir bieži vien ir diezgan nebūtiski, ja. Un, attiecīgi, par apelācijām vēlreiz atgādināšu, apelācijas drīkst iesniegt skolēns, kurš ir pilngadīgs. Ja skolēns nav pilngadīgs, apelāciju iesniedz viens no vecākiem, un šis vecāks noteikti ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā. Ja vecāks nav reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā, tad attiecīgi apelācija netiek pieņemta. Ja, jo nav mums pamats šim vecākam izsniegt apelāciju par bērnu, par kuru viņš nav atbildīgs. Un noteikti pārliecinieties, jūs varat pārliecināties, ir apelācijas saņemta vai nav apelācijas saņemta, bet nesaku, ka visi ģimenes locekļi raksta apelācijas. Ja? Mums ir bijuši tādi gadījumi, kad uzraksta bērns apelāciju, tēvs uzraksta apelāciju, māte uzraksta apelāciju, un vecmāmiņa jau piezvan un pajautā, vai apelācija saņemta. Ja? Nu, apelācija netiek tajā pašā dienā apstrādāta, apelācija netiek tajā pašā dienā izskatīta un netiek nosūtīts rezultāts. Ja? Ne par velti mums apelācijām ir veltīts mēnešu laiks. Par ir vai nav saņemta apelācija, mums droši varat zvanīt bez mūsu informatīvo tālruni vijā, vai arī lietotāju atbalsta dienestam. Ja, tad mēs arī sistēmā varam paskatīties, ir vai nav saņemta apelācija, ir vai nav reģistrēta apelācija. Šobrīd tas arī no manas puses ir viss. Tālāk es došu vārdu kolēģim Ilmāram Rikmanim, Vīdes zinātnes ministrijas, un pēc tam tad mēs arī kopīgi atbildēsim uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Paldies!
Lūdzu, Ilmār, Jā, labdien, uzlikšu tūdaļ. Uzlikšu tūdaļ prezentāciju. Tā, nu, es ceru, ka jūs redzat un centīšos aši izskriet cauri, jo prezentāciju redzam. brīnišķīgi, paldies, jo pārsteidzošā kārtā šogad Tevi nedzirdam. mani nedzirdat, un tagad varbūt dzirdat, ne, Dzirdam. jo Viss kārtībā. Jā. dzirdat brīnišķīgi. Labi. Tā, tātad īsumā par to, kā skolēni tiek pie certifikātiem. Pirms tam nelielas izmaiņas pašā certifikātā, un pēdējais lielais par to, kā iestādes tiek pie rezultātiem un pašiem certifikātiem. Pamata galvenā lielā izmaiņa certifikātos šogad ir tā, ka certifikāti netiks parakstīti. Certifikāts pēc savas būtības ir izdruka no valsts pārbaudas informācijas sistēmas, kas apliecina skolēna rezultātu, un šis certifikāts tiks zīmogots. Respektīvi, gala rezultāts būs vizuāli identisks, tas būs elektronisks dokuments, bet būs nevis ar Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonas parakstu, bet būs ar Valsts izglītības attīstības aģentūras zīmogu. Dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks. Juridisko spēku nodrošina tas, ka ir vispārējās izglītības likumā konkrēta atruna par to, ka šie divi certifikāti tiek zīmogoti. Pēc līdzības noteikti esat pamanījuši, ka kredītiestādēs arī konta pārskatu vai maksājumu uzdevumu izdrukājot elektroniski parakstīt, viņš īstenībā ir elektroniski zīmogots, nevis parakstīts. Līdz ar to tās izmaiņas vizuāli, kas būs zem ģērboņa, būs rakstīts bet iestādes jaunais nosaukums nav vairs satura izglītības centrs, bet ir izglītības attīstības aģentūra. Un apakšā būs teksts, ka šis dokuments ir apliecināts ar aģentūras elektronisko zīmogu. Un nebūs amatpersona, kas to ir apstiprinājusi, jo amatpersona to neapstiprina. Vērtētāji novērtē, vērtēšanas komisija apstiprina. Bet visādi citādi certifikāts pats par sevi nemainās. Un kā jau kolēģis Kaspars teica, certifikāts ir derīgs elektroniska dokumenta veidā. Ar drukāšanu neaizraujamies. Ja gribam drukāt, tad tā kopija ir jāapliecina. Citādāk tad tam papīrītim nav nekāda juridiska spēka. Tā, skolēni un certifikātu iegūšana tieši tāpatās kā pagājušajā gadā eksāmeni GovLV, jeb eksāmenu rezultātu un pieteikšanās portāls, kur skolēni tiek iekšā ar elektronisko žurnālu, vai arī skolēni, kuriem nav elektroniskā žurnāla, var tikt iekšā ar Latvijas LV rīkiem, ja viņiem tādi ir pieejami. Certifikāti tad pieejami pamatizglītība, kā jau teicu, no 25. jūnija, vidējā izglītība, kaut kas pietrūkst man šeit, jā, vispārējā vidējā izglītība no 3. jūlija. Un šeit izglītības iestādēm īpašs aicinājums neizbeigt elektroniskajos žurnālos lietotāju tiesības līdz jūlija beigām, lai tad pilnīgi mierīgi skolāni varētu nesteidzīgi tikt klāt saviem certifikātiem. Nākamais, tad ieejot iekšā eksāmenu GovLV, spiedīs skolēni pogu pieslēgties, un tad sadaļā rezultāti pie vispārējās izglītības redzēs certifikātus, kad tie ir izsniegti, kāds ir kopvērtējums, un šeit tos certifikātus varēs lejupielādēt. Šobrīd tas skats tur ir nedaudz plašāks. Šeit ir arī olimpiāžu rezultāti parādīsies, un nākamgad jau olimpiādes būs pilnā apmērā šeit iekšā, un tad tie rezultāti krāsies. Primāri šeit būs pieejami rezultāti par pēdējiem 6 mēnešiem. Bet, ja resursi atļaus, tad tur būs pieejami arī visi pārējie iepriekšējie certifikāti. Bet primāri šī mācība gada certifikāti šeit ir pieejami, bet tikai skolēnam par saviem eksāmeniem. Citi varianti, kas tad ir e-pakalpojumi.
tad Latvija LV ir divi e-pakalpojumi. Viens, kur var izgūt pašu certifikātu, otrs, kur var redzēt rezultātus. Tad Latvija LV var tikt iekšā ar visiem pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem, pilngadīgs skolēns vai nepilngadīga skolēna aizbildnis. Tātad, ja ir nepilngadīgs skolēns, tad ir pirmais ceļš, pamata ceļš, eksāmeni GovLV. Un šeit viennozīmīgi būs pieejami tagad un vienmēr un visu laiku visi iepriekšējie certifikāti. Tad ne tikai pamatizglītība, ne tikai vidējā izglītība, bet arī profesionālās kvalifikācijas apliecības, valsts valodas prasmju pārbaudas un visi citi dokumenti, kas ir izsniegti valsts pārbaudu informācijas sistēmā, būs un ir pieejami sarunu valodā EP226 e-pakalpojumā, nu, kuram nosaukums ir dikti garš, bet tad, ja atver saiti konkrēti vai arī raksta nosaukumu, tad pie šī e-pakalpojuma var tikt. Un tad šeit, jā, jūs varēsiet lejupielādēt. Šis ir par saviem bērniem, respektīvi par savu bērnu vai par savu kā pilngadīgas personas elektronisko certifikātu. Rezultāti no skolu puses. Tātad pagājušajos gados milzīgi lielā problēma viennozīmīgi bija tā, ka saņemot certifikātu skolu uzreiz nevarēja redzēt, vai tad ir kāds bērns, kuram nav certifikāts, varēja redzēt tikai pozitīvos gadījumus un arī tikai no fakta, kā skatāmies cauri pilnīgi visas datnes mapītē. Tad šobrīd jau ir pieejams pārskats visām izglītības iestādēm, sadaļā pārskati, statistikas pārskati, ir pārskata veids izglītības iestādes pārbaudījuma rezultāti. Tad šeit, izvēloties centralizētu eksāmenu, konkrētā eksāmena norisi un savu izglītības iestādi, jums tiks ģenerēts pārskats. Un tas pārskats saturēs datus par kārtotāju, kura klase, kārtotāja numurs, viņa personas kods, eksāmena nosaukums, bet šajā tabulā būs pa vienam eksāmenam, respektīvi jūs vienai konkrētai norisei pieprasīsiet rezultāts procentos pirmajā daļā, rezultāts procentos otrajā daļā un kopējais rezultāts procentos, vai šis cilvēks ir ieradies uz eksāmenu un certifikāta numurs. Ja jūs redzat pretī certifikāta numuru, tad viennozīmīgi ir eksāmens nokārtots. Šeit ir tukšumiņš, bet certifikāts nav tāpēc, ka dalība ir nē, tātad certifikāts diezgan loģiski nav izsniegts. Un pati pēdējā rinda ir 9% ieradās jā, bet certifikāta numura nav. Tātad ir viennozīmīgi, ka eksāmens nav nokārtots. Tātad vai nu skatāmies pēc procentiem kopā, vai arī pēc fakta ir vai nav certifikāts. Šo skatu un šo atskaiti jūs droši varat izmantot arī monitoringa darba rezultātu izgūšanai. Redz, kā izrādās var izdarīt. Ilgi mēģina veikt atzīmes uz mana dokumenta. Šī atskaite darbosies tajā brīdī par tām norisēm, kuras ir noslēgtas un kuru rezultāti ir pieejami publicēšanai. Respektīvi, eksāmenu, kuru novērtēs, vērtētāji būs pabeiguši, eksāmenam pabeigs vērtēšanu, noslēgs norisi, tad tiks pārbaudīti visi rezultāti atkārtoti, tiks pārbaudīti certifikāti, tiks certifikāti nodoti zīmogošanai, un tikai tad iestāsies diena, kad būs pieejami rezultāti. Respektīvi, tas, ka jūs redzat, ka pirmais, kas būs noslēgts, būs franču valoda 9. klasē. Tur ir 3 kārtotāji. Negaidiet, ka jūs redzēsiet tur rezultātus. Rezultātus jūs redzēsiet tajā brīdī, kad visa valsts redzēs rezultātus. Respektīvi,
25. jūnijas ir tas brīdis, kad atskaites varat, nu, ir jēga sākt pieprasīt, jo kamēr nav gala rezultāts, tikmēr atskaite jums tiks izgūta tukša. Bet par monitoringu darbiem tie jau ir, rezultāti ir pieejami, tos jūs varat droši izgūt un tādā veidā izmantot. Tā, man vajadzētu kaut kā notīrīt. Clear all drawings. Jā. Certifikāti. Tā tad nav vajadzīgi uzreiz gadījumos, ja vidusskolas absolvents piesakās studijām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ja tās izmanto vienotu uzņemšanas sistēmu. Tātad Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte un citas universitātes šos datus saņem automātiski no Valsts izglītības informācijas sistēmas. Tāpatās, ja pēc pamatizglītības iegūšanas vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas tiek turpināts ceļš kādā citā vispārējās izglītības programmā vai profesionālās izglītības iestādē, tad arī certifikāti skolēnam nav kritiski, ka viņi ir uzreiz, jo tie dati par rezultātiem jau ir Valsts izglītības informācijas sistēmā, un šos rezultātus iestāde var izgūt no VIS. Un šeit atceramies arī, man šķiet, ka tas ir iesnieguma likums, ka nedrīkst pieprasīt datus, kurus iestāde pati var iegūt. Līdz ar to nevajadzētu aizrauties ar pieprasījumiem no skolēniem topošajiem, ka viņiem ir kaut kas jāsūta, ja šie dati iestādēji ir pašai pieejami. Superārkārtas ceļš, kuru pagājušajā gadā nevajadzēja izmantot. Mēs ļoti ceram, ka arī šogad nevajadzēs izmantot, bet par to mēs informējam, ka, ja gadījumā viss jūk un brūk, un eksāmena GOV.LV mistisku iemeslu dēļ nav pieejams, tad pēdējais variants ir aicinājums izglītības iestādēm izsūtīt certifikātus skolēniem. Šis ir kā pamata risinājums tām izglītības iestādēm, 8 laikam, kuras neizmanto elektroniskos žurnālus, vai arī, ja šiem skolēniem nav arī citu Latvija GOV.LV autentifikācijas līdzekļi pieejami, tad no šiem ir kā vienīgais risinājums, bet citiem šis ir tikai, ja viss jūk un brūk tik tiešām, tad aicināsim, jo izglītības iestādē ir tiesības izgūt šos certifikātus, jo tas ir dokuments, kas iet komplektā ar jūsu izsniegt dokumentu. Tad jums ir pilnas tiesības tikt pie šī dokumenta. Un, lai to izdarītu, tad jūs atverat attiecīgo norisi, un jūs spiežat pogu, lai iepielādētu certifikātus. Un tad jums visi certifikāti tiks lejupielādēti arhīvā, un tad jūs arhīvu atarhivēsiet, un tad tur visas datnes būs pieejamas. Tā, pār certifikātu numuriem. Tā kā certifikātu numuri ir jāiekļauj sekmu izrakstā, tad vieglākais un ātrākais veids jums jau nav pašiem savi pieraksti par to, kādi tad ir iepriekšējā gadā bijuši certifikāti un tā tālāk, jo var gadīties, ka jums ir pa 1 vai 2 gadiem jau jārakājās. Tad ir pārskats, statistikas pārskati, un šeit ir pārskata veids CE kārtotāja pieteikuma pārskats. Šajā pārskatā jūs redzēsiet visu, kam viņš ir pieteicies šogad, bet tā nav būtiskākā daļa. Būtiskākā daļa ir sadaļa, kas sākās, tā man ir kolonna burti nogriezti, bet no tabulas vidus uz priekšu, kur ir iepriekš iegūties un nokārtoties certifikāti. Tad šeit jūs redzēsiet pilnīgi visus tā skolēna iegūto certifikātu numurus, neatkarīgi no tā, vai viņš to eksāmenu ir kārtojis jūsu iestādē vai iepriekšējā mācību gadā citā izglītības iestādē. Tad tur būs visi viņa nokārtotie certifikātu numuri. Un tad līdzība ir identiska, jūs redzēsiet, ir gads, kad ir kārtots.
viņa tā gada kārtotāja kods un eksāmena kods. Un viņš ir sadalīts pēc principā vispārējās vidējās izglītības nokārtošanas grozs, kas ir vajadzīgs. Tā tad ir jābūt vienam eksāmenam latviešu valodā, ir jābūt vienam eksāmenam matemātikā, ir jābūt vienam eksāmenam svešu valodā, un vēl ir atsevišķi arī par STEM, jo no nākamā gada ir arī obligāts STEM eksāmens attiecīgi. Nu, tad jūs tur redzēsiet, kas šobrīd ir monitoringa darba aktivitāte, bet redzēsiet arī STEM certifikātus, kad tur jau tādi sakritīs. Pār datu ievadi viss. Tad, lai tie iepriekšējā slaidā minētais būtu fakts, kurš tik tiešām izpildās par to, ka jaunajai izglītības iestādē ir pieejami dati par jūsu absolventiem, atgādinājumam, ka izglītības iestādē 3 darba dienu laikā pēc apliecības par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo vai diplomu par profesionālo izglītību izsniegšanas, tad šo 3 darba dienu laikā visā ir jāievada visi dati par šo dokumentu, tā skaitā atzīmes, kuras ir saņemtas, un visu certifikāti jau būs pretī. Par certifikātiem jūs nav jāsatraucās, certifikāti jau būs pie izglītības dokumentiem ievadīti. Būtiska lieta, kur augstskolas pagājušajā gadā cīnījās un zīlēja kafijas biezumos reizēm, vērtējumos, kad jūs norādat, jums ir jānorāda, kura konkrēti svešvaloda ir tā, kas ir kā svešvaloda apgūta. Kursa nosaukums svešvaloda 2 izsaka pilnīgi neko. Tātad tur ir jābūt atšifrētam un jābūt konkrēti redzamam. Ja diemžēl vīzes ļauj ievadīt arī tikai svešu valodu 2 tik lakoniski, bet tur ir jābūt angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda, franču valoda, kāda cita valoda, kas nu tur ir apgūta. Tad, nu jā, un tā kā dati tiek nodoti un tiek izmantoti tālāk, lai iestātos augstākās izglītības iestādē, tad nu, šis ir ļoti, ļoti būtiski tieši svešu valodu un citu mācību priekšmetu kontekstā.